pirmais ātruma posms bija tāds ļoti samērā sarežģīts priekš pirmā īpatnēju segumu un kamēr adaptējies tomēr. Otrajā līkumā izlidojām ārā no starta un tad es paliku tāds īpaši piesardzīgs, jo ļoti slīdēju vienkārši un būtībā pusātruma posmā Ivars Vasarauds bija ņēmis laiks, mēs arī tās 10 sekundes pie tramplīna arī zaudējuši bijām. Nu, būtībā Grosam, ko... Slīdens, ļoti bija slīdens, jo tāds palika vienā momentā ļoti piesardzīgs tāds.